Šodien mēs esam 4. Mārupsalas ģimnāzijas podkāstu sērijā kopā ar Jurģi Nameju. Labrīt. Tā, Jurģi, pastāsti kaut ko, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies? Es esmu Jurģis Zvejnieks. Tagad jau ceru, ka vairāk zināms kā Namejs. Es pabeidzu Mārupsalas ģimnāziju. Tad es sāku studēt Latvijas universitātē. Un tad vienā brīdī es izdomāju, ka es gribu pieteikties X-faktoram, un es viņu uzvarēju. Tā. Protams, tas nebija tik vienkārši. Nu, jā. Bet jā, šobrīd eju mūzikā. Tas mēs. Labi, tad mēs sāksim varbūt ar to skolas daļu, un tad mēs turpināsim par tavu mūziku. Kādas tev vispār ir atmiņas ar Mārupsalas ģimnāziju, jo tu pabeidzi pirms 2 gadiem? Jā, pirms 2 gadiem. Jā. Tad kādas tev atmiņas, jo tas bija salīdzinoši nesen? Tas īstenībā man tāds sajūta, ka tā kā tās atmiņas ir no vakardienas. Jo es mācījos 12 gadus šajā skolā. No 1. klases līdz pašai 12. Man liekas, ka tik daudz kas ir piedzīvots. Un dažreiz es domāju, kā man gribētos vēl parunāties kādā skolotāja stundā par to, kuram ir telefons jānoliek vai kaut kā tam līdzīgi. Jā, tas bija super mīlīgi. Varbūt tev ir kāda spilgtākā atmiņa, kāds smieklīgs atgadījums vai kāds skolotājs, kas tev palicis vienmēr prātā? Bet tās teicu, jā, tās atmiņas ir ļoti daudz. Bet ir viens tāds foršs stāsts, ko es vēl joprojām atceros par Bulciņu un Rasānu. Es biju Lekskalna stundā. Un man bija tāds nepārāk labs garstāvoklis tajā dienā, bet es ienāku, es bišķiņ nokavējos, bet es biju nopircis Bulciņu un Rasānu pie Ieviņas. Tie, kas vēl atcerās Ieviņu. Jā, viņi vairs nav mūsu skolā. Es tā sapratu, jā, man pāris asariņas jau nobira, bet un es respektīvi sēdu to, es tā kā kaut kāds uzdevums jāpild, un es neesmu apēdis to bulciņu, es tur skrēju. Es tāds, labi, es iziešu ārā, es būšu atpakaļ. Un, tā kā skolu nebija pārāk priecīgi, bet es izēju ārā, un es pretī nāk, es redzu tā ir Imša. Un tad viņa sāka, mums mazā tāda saruna bija. Un pēc tās sarunas, es iegāju atpakaļ klasē. Viņa ienāca arī ar mani kopā. Un tad mēs mazliet parunājāmies, kurš skaļāk mācēja. Un tad, pēc tam man bija kaut kāda nedēļa vēl, kur man bija jāiet pie direktoriem un visiem pārējiem. Vienkārši superīgi, bulciņas un Rāsēna dēļ. Jā. Bet, es nezinu. Man, protams, tas ir tāds spilgs notikums, bet tādā ziņā, ka skolā diezgan daudz kas interesants notika. Mēs visi tādi interesanti cilvēki un arī interesanti skolotājs. Es nezinu, no kura gala sākt, un man būtu 101 stāsts, ko stāstīt par skolu. Arī labie, protams, un pozitīvie tikai. Jā, es tā apvaicājos par tevi dažādiem skolotājiem. Man stāstīja, ka tu 10. un 11. klasē, vidusskolas periodā bija tāds mierīgs, nosērts, un tad 12. klasē tev patika izaicināt skolotājs, un tu rādīji savu raksturu, kāds tev viņš ir. Es tam piekrīstu. Es piekrīstu, bet es arī piekrīstu, ka es arī 11. un 12. klasē rādīju savu raksturu. Kāds izrādījās? 10. un 11. Es teiktu tā, ka es jau ļoti ilgu laiku es gan sportoju, gan braucu apkārt pa pasauli, pa dažādām valstīm, piedalījos sacensībās un trenējos ar visādiem augsta līmeņa sportistiem. Un man bija savu mērķi, bet arī tam visam paralēli man bija arī mūzika. Un sanāk, tā mūzika man iedalījās 2 daļās. Bija klavieres, kurus es spēlēju arī mūzikas skolā. Bija visādas ieskaitas un vispārējais. 2 dažādas skolas, plus vēl dziedāšana, kas bija tāds arī kaut kas mans. Es braucu uz dažādiem konkursiem. Man bija ļoti, ļoti daudz dažādas aktivitātes ikdienā, un man liekas, tas kaut kā tevi, es nezinu, iemāca kaut ko un kaut ko liek saprast par sevi, mazliet jau pāanalizēt kaut kādus notikumus, tos procesus, jo tas jau arī viss tāds viens process. 3 lietas menedžēt visu laiku. Un, man šķiet, ka mans raksturs vienkārši izveidojās, tāpēc, kad es sapratu, ko es vēlos, kā es to vēlos. Un, kaut arī, protams, es
nezināju to tīrāko ceļu, kā aiziet uz to mūziku. Es vienmēr tā kā zināju, ka varbūt es kaut kur tur nonākšu. Jo man bija tā arī tāda daudzveidīgā pieredze. Un tāpēc tas nebija vairāk par to. Arī es teiktu, ka jā, es rādīju savu raksturu, bet vienkārši tāpēc, ka tāds bija mans raksturs, nevis tāpēc, ka es kādu mēģināju izaicināt. Jā, jo es jau laicīgi zināju, kā, ko es vēlos, vai kā es par lietām jūtos. Arī ņemot vērā to visu, kas es daudz ceļojis un bijis kaut kur apkārt. Jā. Labi, tad es laikam tad par to mūzikas darbu pajautāšu. Kad bija tā pirmā reize, kad tu saprati, ka tu gribi nodarboties ar to un ka tas tev būs viens no nozīmīgajiem posmiem dzīvē? Pats pirmais moments, kad es sapratu, ka es gribu ar to nodarboties, laikam, tas bija neilgu laiku atpakaļ reāli. 3 vai 4 gadi. Es vienkārši parastā skolas dienā es biju aizbraucis ar draugiem uz to mola, tām atrakcijām, kas tur ir. Kaut ko mēs tur vienkārši tur hangoutojām. Un tad kaut kādā bezsakarā mēs vienkārši aizbraucām. Vai mums apnika, ka tur bija baigi dārgi viss, un mēs aizbraucām uz centru. Un sēžot vienkārši vienā kafejnīcā, es satiku vienu cilvēku, kurš viņam bija tāds baigs stilīgs tetovējums ar Amy Winehouse. Un mēs kaut ko sākām runāt, un viņš man piedāvāja, viņš teica, ka viņš no grupas, un piedāvāja man ar viņu kopā kaut kādos koncertos uzstāties un tādā garā. Un tad es tiešām ar viņiem sadraudzējos. Viņš bija no grupas, un tā grupa draudzējās ar vēl 100 dažādiem māksliniekiem. Un mums tāda komūna bija, kurā es arī iesaistījos, un tāda draudzība izveidojās. Un tad, tā kā es arī sapratu, sāku rakstīt vienu dziesmu, kas man ir kopā ar Elfu, tas, kas kādreiz bija producents Olām. Sākām rakstīt vienu dziesmu, mums bija tāds Strangers, tāda dziesma. Un tad kaut kā man likās tik interesanti tā visa pasaule, bet es kaut kā laikam domāju, ka tas ir tā baigi neiespējami tajā brīdī. Bet tāpatās man ļoti, ļoti patīk tā komūna. Un tad jau es aizgāju uz korkariem, un man vienkārši samantīna un visi mani koristi, ko es sadraudzējos, es sapratu, ka tie ir mani cilvēki. Un beigās, kad beidzās tas viss šovs, tad viņi man lika viņiem apsolīt, kad es iešu uz X Faktoru. Es tā kā pretojos, nav īstais moments vēl pagaidām, bet būs, bet nav tagad. Beigās es aizgāju. Un tad beigās viss ļoti labi izvērtās, tāds garais stāsts. Tad tev sanāk tevi iedvesmoja turpināt to darīt tavi draugi un tuvinieki. Draugi un tuvinieki, viennozīmīgi. Bet tas arī iedvesmoja man nevis draugi un tuvinieki tādā tā kā tiešā veidā, kad viņi bija tie, kas iedvesmoja, bet es iedvesmojos no viņiem. Kad, respektīvi, vienkārši bija tik, ir jājūt, ir kaut kādas vietas, kurās tu vienkārši jūti. Tas arī katram cilvēkam skolā tāds, tu jūti, kad ir tavi cilvēki vai nav tavi cilvēki. Un ja pieņemsim tajā jomā un nozarē, kurā tu gribi strādāt, tu saproti, ka jā, šitie ir cilvēki, kuriem es tiešām jūtos ļoti tuvu, tad tā ir tava joma. Un to es sajūtu arī tajos koru karos un arī tajā grupā, ar kurus draudzējos, ka vienkārši tie ir tie cilvēki, ar kuriem es gribu pavadīt laiku. Un tad arī, tā kā likumsakarīgi, es nonācu tajā nozarē. Kāda bija tava pirmā reize uz tās lielās skatuves? Tas skaitās liels. Tā pirmā reize, man liekas, kad bija tas pirmā televīzijas pieredze uz tās lielās skatuves, bija Balss pavēlniekā. Jūs varat aiziet nosties to video. Es viņu tā kā neskatos, man viņš bišķiņ besīja. Tas nebija slikts, man liekas, tu ļoti gudri runāji priekš sava. Es noskatījos to video, tu tā ļoti gudri runāji priekš sava vecuma. Likās, ka tev ir pantiņš iemācīts no galvas, ko tev vecāki pateica, un tu būsi jāizsaka. Jā, tāds pilnīgi. Nē, vienkārši salīdzinoši priekš vecuma, kā tu izskatījies, tas bija 2014. gadā. Jā. Jā, tā pieklājīgi bija. Man liekas, ka pat vēl sanāk. 2014. tur bija. Tur bija rakstīts, jā. Jā, varētu tā būt. Tad tev
Tu pats gribēji, vai tev kāds lika tur iet vecāki? Man tā kā pamudināja. Es biju tādā, es tajā brīdī dziedāju tādā namiņā, es tur bērndārs, tas bija ļoti sen. Mums bija tāda forša skolotāja. Tad, jā, viņi man iedrošināja, ka mēs tur varētu aiziet. Tur tāda forša atlase, tāds foršs koncertiņš. Un tad beigās tur aizgājām, tur bija milzīgas kameras visur apkārt, un tur stāvi. Bet bija vispār ļoti, ļoti forši. Un laikam tas bija tas brīdis, jā, kad bija tā pirmā pieredze. Pēc tam jau viss kaut kas cits ir bijis interesants. Jā. Un kurš ir spilgtākais moments, kā jau es teicu, lielā skatos, tas X faktora brīdis, vai tev vairāk uzrunāja tas koru karu? X faktors, tāpēc, ka mums, es nezinu, pirms tam es biju ar kādu kopā, tā kā uz skatuves, tā kā no korī. Kādam patīk būt korī. Es jūtu, ka es nevaru, ka man gribās tā kā Izcelties. Man gribās vairāk dot pretī un tā un izcelties. Jā, katram jau gribās izcelties bišķiņi, bet man vienkārši šķiet, ka man tāda lielāka brīvība, ka es vairāk to situāciju kontrolēju, ka nav jāpaļaujas uz citiem, kad es varu tā kā pats visu izdarīt un par visu parūpēties. Un vispār vienkārši tā brīvība, ka tu esi viens un ka tu vari. Jā, tas ir, man liekas, tas pats foršākais. Bet, jā, X faktors, jo es biju, gāju kā solists. Tas bija tas, ko es gribēju jau no mazotnes. Es beidzot aizgāju kā solists un dziedāju visas tās superīgās dziesmas, kas tur bija. Vai tu varēji iedomāties, ka tu tiksi tik tālu, tā kā vispār uz finālu un tad vēl uzvarēt beigās? Jā. Tā kā tu pieteicies sākumā. Es ticēju tam, ka tas varētu notikt, tāpēc, ka es ielicu lielu darbu. Jo es arī, attiecīgi, tā kā es to procesu vadīju un tur gāju pie dažādiem pasniedzējiem, dziedāju. Tad es jau arī sapratu, ka tas, ko es esmu izdarījis, ir daudz. Un arī par tiem komentāriem, ko es gribēju teikt. Tad, kad iesauļot kaut kādi negatīvie komentāri, vienalga, kuram cilvēkam tā kā vienmēr būs. Bet tas, ko cilvēki nezina, ir tas, cik tu daudz darbu esi ielicis. Bet viņš var viegli pakomentēt, ka, piemēram, tas tur tā labi, šitas man tā kā neliekas pārāk labi. Jā. Bet tas ir pašam jājūt. Un es pat arī tajā brīdī, laikam, man ir viegli reaģēt, jo es zinu, ka man šīs nedēļas laikā ir bijuši 10 mēģinājumi. Un tā kā attiecīgi, es zinu, ka es esmu labu darbu izdarījis, un es pats tā kā jūtu, kad es tiešām ieguldos. Es arī ņēmu tur sociālo mediju cilvēkus, ar kuriem strādāju X faktoru laikā. Man bija tur savi horeogrāfi, vokālisti. Tas bija tā kā, es saprotu, dzīves tā brīža galvenais fokus. Jā, tas bija tas viss. Es pat vienā brīdī aizmirsu, ka es esmu augstskolas students. Jā. Tā kā višķiņi. Ar to es vēl šobrīd cīnos, jo man šobrīd ir jāsakārto pāris parādi, kas vienkārši ir. Tāpēc, ka X faktoru laikā bija tik daudz ko darīt, ka vienkārši fiziski nevarēju neko citu atļauties. Un kā tev patika sadarboties ar tavu mentoru? Reinis ir foršs. Viņš ir ļoti foršs. Viņš tāds baigais filozofs. Es domāju, ka jums viņš patiktu. Jā, viņš tāds no malas skatoties, viņš tāds jautrs. Jā. Vienmēr kādu joku, bet ir brīži, kad viņš varbūt tāds nopietns, kad vajag. Tāds nopietns, pilnīgi nopietns. Tajā krāsas uzaicinājumā es vienmēr, kad skatos, viņš tur sēž tā domīgs. Un tad, es tev šodien laikam nē. Tā kā tāds pirmo reizi redzu tādu seju, tādu domīgs, nopietnu. Viņam jau ir tā kā, protams, jāizvēlās tā lielā izvēle, jāveic. Es arī toreiz krēslos biju tā kā rītīgi sastrasojies. Jo, es nezinu, tie ir 3 krēsli. Tas ir, tur var jebkāds faktors spēlēt tajā dienā. Un vienkārši tas spriedzi. Un tev ir, tā kā, ir jau tā, ka tad, kad rāda to krēslu izaicinājumu, viņš ir tā kā daudz īsāks. Man tur ir 4 minūtes, ko parunāt, padziedāt tur kādam citam. Bet mums bija tā, ka man bija jāsēž tie 6 krēsli, un tās bija, respektīvi, katram bija 15 minūtes, un tad es, respektīvi, sēdēju,
Un tad vēl 6 cilvēki pēc manis, katrs 15 minūtes. 15 minūtes un beigās tā kā savācās jau kaut kādas 2 stundas. Un tas bija, reāli beidzās viss kaut kādos 1 naktī. Un tu vienkārši, Reinis, es domāju, ka arī visticamāk, uz pašām beigām jau bija vienkārši noguris, nevis nopietni. Jā. Bet viņš bija ļoti foršs. Un, ar viņu viegli bija sadarboties. Saprati, ko viņš gribēja no tevis. Jā, viņš arī pilnīgi gatavs gufoties raun. Viņš tur reāli kādu joku izšaus vai kādu tur ģitāru soliņu ir uztaisījis. Tur muti, viņš ir tā kā, viņš ir tik atvērts pilnīgi visam. Un, viņš jau ir ļoti, ļoti interesants mākslinieks Latvijā. Tas arī liekas loģiski, ka viņš tāds ir. Jā. Kā aizkulisēs tu ar saviem konkurentiem, pretiniekiem, ja tā var nosaukt? Jūs runājāt, sadarbojāties varbūt? Jā, mēs esam ļoti draudzīgi aizkulisēs. Jā, jo man liekas, tādos konkursos jūs esat nevis kā pretinieki, bet kā viena komanda, kas cenšas izvilkt. Jā, jo sportā es zinu, ka, ja es nobraukšu visātrāk, tad es uzvarēšu. Tas ir loģiski. Ja es noskriešu visātrāk, es uzvarēšu. Bet mūzikā īsti tu nevari to paredzēt, jo arī tur ir 101 faktors, kas nosaka to, vai tu cilvēkiem patiks, vai viņiem patiks, kā tu runā, vai viņiem patiks, kā tu kusties, nezinu, kā tev mati stāv, kā tev deguns izskatās vienalga. Tur ir 100 dažādas lietas, ko tu nevari ietekmēt. Ne es, ne Jānis Rugājs, ne Dagmāra, ne Lotte, neviens. Un tāpēc arī mēs, man liekas, ka visi no sākuma jau zinājām, ka tas mērķis mums X faktoram, ka šis sadraudzēties. Vai tev vispār pirms X faktora, teiksim, ne pašu sākumu, bet kaut kur jau vidū nerādījās stress un bailes? Jā, loģiski. Man bija, man tiešām bija. Man stress bija tajā krēslu izaicinājumā, kurus pirms tam jau mazliet stāstīju. Jā, man liekas, tas ir, man liekas, viss tā kā nervus kutinošākais brīdis. Arī tā kā skatītājiem, jā? Man vienmēr arī, protams, es kā dīvaina eksperts sēžu, man tāds, es jau neņemtu to. Man patika tā vairāk. Jānis forši, bet Jūrģim Es jau tā kā neskatos, kā visi tie galvenie. Jūrģis ir kaut ko dīdās, kas Jūrģim noticis? Mani ģimene atbalstīja tevi. Jā? Tā kā, tu esi, mani atbalstīja. Nice. Tas ir ļoti forši. Es vienkārši neskatos, kā tas muzikālais eksperts. Es skatos, kā cilvēks, kas iet uz koncertiem un klausās mūziku. Es skatos, vai man patīk, tā kā klausīties, nevis vai man ir garlaicīgi. Dažiem ir atkal tas, ka viņi domā, šitas Džeks, viņš nevis saka tevis dēļ, bet viņš saka dēļ tevis. Un tāpēc es par viņu nebalsošu. Kā X faktors vispār ietekmēja tavu ikdienu? Tagad arī tev ir kādi piedāvājumi uz kaut kur dziedāt, koncertiem, uz intervijām? Vai, kā vispār ietekmēja tevi? Man liekas, ka viss tā apgriezās ar kājām gaisā. Nekas jau būtiski manī nemainījās. Es arī, man cilvēki prasa, kā man tagad iet, kā tev, Jurģi, tagad iet pēc X faktora? Kā tu jūties? Es parasti saku tā, es biju Jurģis un es esmu Jurģis, jo nekas jau īsti nemainījās. Es biju mūzikā, man patika muzicēt. Tagad bija bišķiņ lielāks skatuves, vairāk cilvēki skatās. Bet tā jau, realitātē es jau jebkurā gadījumā uzgāju, nodziedāju. Un tā arī par tagad, it kā es uz tagadni skatos tā, ejot tālāk, tagad mūzikā. Vienīgais, kas ir mainījies, ir tas vienkārši, ka vairāk cilvēki raksta, vairāk cilvēki ir mani pamanījuši. Un tas man vienkārši dod iespēju to, ko es daru tālāk, izlaist dziesmas, un kad būs kāds, kas klausās. Jā. Kad būs kāds, kas klausās. Jo tā, mans vārds ir paskanējis Latvijā. Bišķiņ. Mēs jau kā mazu Latviju, man liekas, ka, ja uzvar kādā šovā, tas jau ir tā kā daudz, un tevi visi zina. Jā, gan es vienkārši nepazaudēju to, jo viena tā uzvara nenosaka visu karjeru. Tā ir vienkārši, tas ir vienas sacensības vienā sezonā no
nezinu, 10, 20 sezonām, kas var būt mūziķim 20, 30 gadiem, vienalga. Un tas ir ļoti svarīgi vienkārši turpināt. Tu visu laiku piemini sacensības, Jā. visu sportu, un tu teici, ka tu kādreiz laikam nodarbojies ar sportu. Ko Es kādreiz nodarbojos ar kalnu slēpošanu. Man ir 3 brāļi, kuri kādreiz profesionāli nodarbojas ar kalnu slēpošanu. 2 no viņiem, Miks un Kristofs, ir arī startējuši Olimpiskās spēlēs. Un, cīnījušies par ļoti labām vietām kalnu slēpošanā. Un mums arī ģimenē ir sporta klubs, kurā tad mēs arī attiecīgi ilgu laiku trenējāmies. Arī es tur trenējos. Braucām apkārt pa pasauli, pa dažādām sacensībām, pa Eiropas jaunatnes olimpiādēm, visādiem vienkārši startautiskiem Baltijas kausiem. Un vienu brīdi dzīvē tas bija kaut kas, ar ko es domāju, ka es saistīšu savu nākotni. Un tā arī bija, kad tādās labās sezonās es cīnījos par Baltijas kopvērtējuma, godalgotām vietām, kas nozīmē, ka starp visām Baltijas valstīm es cīnījos par trīnieku. Un, man liekas, ka vienu gadu es biju, respektīvi, otrais. Pirmais bija mans brālis, kurš vienkārši palielam, viņš atnāca uz sacensībām, pēc ka viņam bija tur jābūt. Un, viņš tur noslēpoja tā pa vienkāršo. Yeah. Bet, attiecīgi, Džeks Roms ko pieredzi, un tad nākamais es. Es tiešām par to lepojos par tādu. Tas ir mans spilgtākais notikums, jo tas arī bija sezonas rādītājs. Tāpēc es arī runāju par to sezonu pirms tam un par tām vienām sacensībām tieši tajā X-faktoru kontekstā. Jo arī tur tas lielākais sasniegums bija tiešām, ka es veselu sezonu izdarīju ļoti labu darbu, un es biju otrais aiz olimpiešu. Tāpēc es ļoti daudz par sacensībām runāju. Jo es ticu tam, ka katra pieredze ir, viņai var vilkt paralēlis ar kaut ko citu. Kādam, nezinu, tur ir volejbols, un tas pats volejbols var ļoti daudz ko iemācīt par dzīvi. Vienam basketbols, futbols, man kalnu slēpošana, bet caur sportu jau es pieņemsim ļoti daudz ko ieguvu sev noderīgu dzīvē. Teiksim, kā strādāt ar stresu, kā uzkāpt cilvēku priekšā uz starta. Yeah. Kā sagatavoties, kā būt fokusā, kā ieguldīties, lai kaut ko sasniegtu, kā izdarīt grūtu darbu, un pēc tam, lai būtu tie panākumi. Tur ir ļoti daudz sīkas detaļas. Vienkārši ir jāmāk arī viņas filtrēt un caur viņām iegūt to pieredzi. Jo, ja mēs paši par viņām domāsim, par to, ko mums sports dod, tad mēs arī ļoti daudz varēsim īstenībā tādas foršas lietas no tā izvilkt. Bet tu vairāk tagad nenodarbojies ar to? Nē, tās ir 2 absolūti neapvienojamas lietas. Sports un mūzika. Māksla, jā, tas ir. Es vispār nebiju domājis, ka tas būs tik. Es visu laiku domāju, kas ir tas, jo visi mūziķi saka, ka tas ir ļoti grūts darbs. Es domāju, kas tur ir tas grūtākais. Es nevarēju kaut kā nodefinēt, bet tagad, pēc X faktora, es sapratu, ka visgrūtākais ir tas, ka tev ir visu laiku jāmeklē tās iespējas. Tev varbūt nav tāds grafiks, kur tu aizēji. Tur 9 sāc strādāt un 5 beidzas kaut kādā ofisā. Tas grafiks ir tāds, tev ir jābūt 10 lokācijās dienas laikā. Un tāds ir tavs grafiks. Un tev ir jābūt 10 dažādos eventos. Es ļoti atvainojos. 10 dažādos. Tad šito mēs varam izgriezt, lūdzu. Ja? Tad tev ir jābūt 10 dažādās lokācijās, 10 dažādos eventos, formātos, sociālajā mēdī, tad tev ir intervija, tev ir podkāsts, tad tev ir koncerts. Tad tev, es nezinu, tur ir whatever else. Vienkārši tad tu beigās, man tā arī pāris nedēļas bija, tu vienkārši 5 dienas no vietas, tu visu laiku kaut kur braukā. Tad vienu brīdi tu esi Rīgā, tad tu esi Kuldīgā. Tur arī bija jāskrien labdarības maratons. Jā, jo pēc X faktora jūs piedalījāties tajā Eņģeļa pār Latviju. Tā viņu sauc. Tas labdarības tas koncerts. Jā, arī 900 sekundēs. Jā, pareizi. Jā. Un kad pēc tam viss kaut kur jābrauc. Tur bija tik kā tu reizi. pielāgojies pēkšņi tā, ka tev vajag
braukāt visur, Nē, nu, celties. Es paņēmu tādu mazo breiku. Pirmās 2 dienas, kuras pirmo dienu vienkārši nogulēju mājās. Bet tad bija jāsāk jau iet uz intervijām, tāpēc, ka man bija jauna dziesma ārā. Jā, par to mēs arī pajautāsim. Jā, un tad vienkārši es paņēmu mazo pauzīti, 1 dienu, es vienkārši neko nedarīju. Un tad nākamajās jau sāku darboties. Un īstenībā, jā, man liekas, ka man vajadzēja ilgāku pauzi paņemt. Es uzreiz tā iegāju tajā visā, uzreiz. Jā. Nu, tad es tagad par dziesmu. Kā vispār tev radās šī dziesma Āderes, ja es pareizi saku? Kā tev viņa? Kā tu tā iedvesmojies, jo es viņu noklausies, viņa tāda bēdīga liekas. Bēdīga? Nu, varbūt es tā viņu interpretēju. Jā, nu, ir tā. Dažreiz dziesmas rodas studijā bez tevis. Jā. Attiecīgi, šī dziesma, tas bija mana un producenta kopdarbs, tāds Kaspars Ansons. Viņš producējis daudz dažādas mūziķus, Donu Aminatu, visādiem tur, palielam visiem mūziķiem, jā, viņš ir strādājis. Viņš ļoti foršs džeks ir. Un vienkārši, kad sākās tas X faktors, nedaudz pirms tiešraidēm, kaut kādā oktobrī, es sapratu, ka es gribu, ka es tā eju uz X faktoru, un es jūtos mazliet tāds tā kā vienkārši kaut kāds parasts džeks dziedātājs. Man gribās izlaist dziesmu. Mazliet arī parādīt to, ka man ir kaut kāda bāze. Parādīt cilvēkiem, ka es tiešām esmu, kad es šeit gribu kaut ko nopietnu šeit izdarīt, nevis vienkārši padziedāt. Jā. Un mana vokāliste, respektīvi vokālā pedagoģa, viņa man sadabūja caur baigiem kontaktiem tādu Kasparu. Es aizgāju pie viņa studiju ar savu dziesmu, un es teicu, izlaižam šito. Un viņš godīgi pateica, ka tur ir 20% izdarīts. Darbs tā kā, lai tas būtu gatavs. Tā kā tas nozīmē to, ka mums ir oktobris, lai to izdarītu. Bet vai tas prasīs oktobri? Jā, un tas prasīs vēl. Un tad viņš tajā brīdī jau bija mazliet tur redzējis, kā es dziedu, tur dzirdējis. Un viņš tikai teica, Klau, man ir dziesma, kas ir... kā tagad viņš saka, ka dažreiz ir dziesmas, kuras stāv kaut kādā krājkasītē un gaida X faktoru uzvarētāju. Bet viņš teica, ka man ir viena tāda ļoti jaudīga balāde, kas tev varētu labi izklausīties. Dziesma Āderes. Un tas bija tāds, viņš bija to dziesmu, respektīvi iesācis, to galveno ideju. Jums būtu jādzird, kā viņi izklausījās sākumā. Tas vienkārši, tas bija pilnīgi kaut kas cits. Un tad mēs kopā, respektīvi viņu tā kā izstrādājām līdz galam. Un to dziesmu izlaidām. Bet šis stāsts patiesībā jau tas nav nekas tāds šausmīgi sarežģīts. Tas arī nav nekas pārlieku bēdīgs. Tas ir vienkārši kaut kas ļoti atklāts. Kad, es nezinu, vai visi zina, kas ir Āderes, bet man liekas, ka ļoti svarīgi ir izstāstīt. Jā, jo es sākumā, kad es noklausījos, es nezināju. Jā, tev izstāstīja pēc tam. Es pajautāju mammai, kas tas ir. Jā. Es nezinu, vai viņa pateica pareizi, bet viņa teica, tas ir kaut kas, kur ir slikta aura, kur tur neaug tur zeme vai tur slikti. Jā, es teicu, ka slikti guļās tur. Jā. Un viņa teica, ka tur tā negatīvi tur ir. Tā ir tāda latviešu ezotērika. Ko tas nozīmē? Ka vienkārši tas ir tāds latviešu ticējums. Kaut kas, kas it kā ir pierādīts, bet tajā pašā laikā nav. Principā tur katrs varbūt viens varbūt tam tic, viens tam netic. Bet tas nav tā kā pats svarīgākais. Āderes, respektīvi, ir tā kā tādi enerģijas krustpunkti, kas ir zemē. Tajās vietās parasti taisa akas. Jā, pēc ka tur vislabāk ūdens plūst. Tādās vietās, man liekas, ka virs Āderēm arī, ja es nemaldos, taisa siltumnīcas, jo tur ir mitrums. Jā. Respektīvi, tur ir tā kā mitrums. Tas nozīmē, ka tur labi augs viss. Pierakstam, jā. Nē, man liekas, ka tieši slikti. Jā, tas ir daudz un dažādas lietas, kas ir par tām Āderēm, bet interesantākais ir tas, ka angļu valodā nemaz nevar pārtulkot vārdu Āderes. Vienkārši tur ir, ja tu ieraksti Āderes, tulkotājā tev, man liekas, ka izmet geology. Tas nozīmē vienkārši tā kā. Bet, latvieši tic, ka ir slikti gulēt uz Āderēm. Kaķiem, pieņemsim, ļoti patīk gulēt uz Āderēm. Kaķi paši ir tādi. Jā.
Jā, man liekas, citādāki. jā, viņi ir, bet tas bija novirzies no tēmas. Jā. Tā doma ir tāda, ka, respektīvi, jā, latvieši tic, ka tas ir slikti, kad parasti tajās vietās, kur ir āderes, kad jā, ir tā enerģija sliktā, un bieži vien ļoti daudz cilvēku pie tā pieķerās, ka tā kā, jā, vienkārši man liekas, ka mēs guļam uz āderes. Tajā brīdī tu mazliet izvairies no tās tā kā faktiskās realitātes, kas tev ir priekšā. Tu vari teikt, ka mēs guļam uz āderes, kas tā kā it kā ir pierādīts, kā nav. It kā tas ir fakts, bet tas nav. Bet īstenībā tu vienkārši varēji teikt, ka man šķiet, ka mums kaut kas nestrādā. Vienalga, vai tas ir attiecības vai tā kā draudzības. Tā kā man šķiet, ka mums kaut kas nav labi attiecībās un mums vienkārši vajadzētu tā kā dzīvot tālāk. Vai tajā pašā laikā, ja tu it kā saki, ka tu guli uz āderes, bet tu tā kā īsti nevari neko citu pateikt, varbūt tev ir tas jālaiž vaļā un vienkārši jādzīvot tālāk. Notiecīgi. Tik dziļi. Tas stāsts ir, viņam ir daudz dažādas nozīmes. Viena ir par to, ka saņemies un dzīvo tālāk. Ja tu neko nedarīsi, tad nekas nenotiks. Vai otrs, kad vienkārši tā kā ir mazliet konkrētāk jādefinē tā realitāte, kurā mēs dzīvojam. Ka tā kā pišku jābūt tādam. Tev to dziesmu bija viegli izdziedāt, jo man, piemēram, ļoti pielipa. Es jau neatceros, bet es no rīta vēl dziedāju mammai. Man ļoti pielipa viena daļa. Jā. Kaut kā ritmiski, tur man patika. Tev tā kā viegli bija izdziedāt, jo tur bija kaut kā. Tas otrais pants. Es nezinu, ko tas nozīmē. Man liekas, tas otrais pants. Kaut viena daļa tur bija tāda, viņa bija tāda dīvaina ritmiski, bet man viņa ļoti pielipa. Visticamāk, otrais pants. Es arī tagad neatceros. Kaut kā man pielipināja to, ka es neatceros. Jā, tā dziesma, īstenībā. Viņa tā kā it kā ir viegli, bet tajā pašā laikā nē. Kad es sāku domāt, kad es gribu rakstīt dziesmas, es domāju par to, ka latviešiem nav baigi daudz tādas tā kā powerful dziesmas, tādas ļoti spēcīgas dziesmas. Un tad jā, es kaut kā laikam tās āderes arī gribēju, lai viņas ir tādas ļoti spēcīgas, tādas jaudīgas. Ne tikai tajā balsī vai tajā, cik es augstu dziedu, bet arī tajā kā, vārdos, kas tur ir. Un, ka viss tā fonētika. Fonētika, respektīvi, vienkārši kā izklausās, tā kā skaņas. Ja? Katrai valodai ir kaut kāda sava fonētika. Un mums latviešiem pārsvarā ir tā kā, labi, tas tāds baigais tāds faktiņš, bet tas ir kaut kas pars. Man iemācīja ļoti foršs producents, ka latviešiem valoda ir tāda ļoti nenopietna. Acis, lūpas, tas viss ir tāds tā kā gaišs, bet tādā dziesmā kā āderes, tur tā kā arī vajadzēja, lai tā skaņa ir tāda zema, nosvērta. Un tad man bija mazliet tā kā, ka lūpas ir lūpas vai acis. Jā, tur bija tā. Tāpēc es jūtos, ka viņa ir tāda bēdīga. Jā, tāpēc, ka burtiski vienkārši man bija tā kā mazliet sevi jāpiespiež tā kā atbrīvoties un nosvērt savu seju. Un tāpēc viņi izklausās tāda. Jo, burtiski tā doma ir ļoti dziļa. Kaut kāds modinātājs. Tā doma ir ļoti dziļa, un tāpēc tā. Tā kā viņu ir grūti izdziedāt, jā, vienkārši tāpēc, ka man ir mazliet tā kā sevi pareizi jānoliek, kad es to dziesmu dziedu. Kas man tur skanēja? Man tur, mans alarms skanēja. Es dažreiz ceļos 10. Tā kā... Es arī gribētu. Viss labi būs. Beigsies skola un tu varēsi gulēt līdz 10. Jā. Labi, to es gan, laikam nevajadzētu. Es pateikšu, es vienkārši dažreiz pastāstīt, ka tā dzīve pēc skolas ir ļoti forša. Ir tāda mazliet brīvība. Un dažreiz es arī guļu līdz 1. Es arī brīvdienās, kad var atļauties un nav plāni. Jā. Man brīvlaikā, piemēram, bija tāds traģisks miega režīms. Jā. Es gāju, tur bija traki. Crazy. Līdz 4 rītā, jā. Teicu, ka bija iespēja, un es izmantoju, jo man arī trendiņi nebija, un tad varēja darīt. Jā, skaties seriāli, skrūlēt TikToku līdz 4. Un tad celies, kad gribi. Jā. Tas ir the dream. Tā. Tā, mēs turpinām. Jā. Varbūt tev jau ir plānā kāda cita dziesma, ko tu pats saraksti, tā kā vārdus
vai es nezinu, kā tas strādā, kas mūzika taisa, kas Jā. vārdus. Varbūt tev ir jau nākamie projekti padomā. Jā, man ir. Mēs jau rakstām nākamo dziesmu ar Kasparu. Viņa visticamāk būs ārā februāra vidū. Labi, tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka. Man šķiet, ka ir ļoti forši, ja tu mācies līdz ar tā kā dziesmu, ar dziedāšanu, ja tu mācies dziesmu rakstīšanu, producēšanu tieši. Jo tad tu vari sataisīt tur to pavadījumu, tur uzdziedāt pats pa virsu, un viss ir ļoti labi. Es kaut kā vairāk jūtu, ka es varu ļoti labi dziedāt, un es uz to varu ļoti labi fokusēties. Bet es neesmu tik tā kā. Es negribu nemaz pats tā kā rakstīt to pavadījumu. Kaut arī es to daru. Protams, es mājās arī piesēžos pie klavierēm. Un man ienāk kāda ideja. Un tad es piemēram ierakstu voice message. Jā. Un tad es tā kā visu tā tur kaut ko padziedu, bišķiņ tur wow. Un tad kaut ko apakšā uzrakstu, kaut ko paspēlēju klavieres. Un tad es aizsūtu to Kasparam. Bet Kaspars vienkārši ir. Tā kā viņš ir ļoti labs producents, viņam uzreiz rodas tā kaut kāda ideja. Un tā ideja nav vienkārši tāda, tā kā es jūtu, ka tā būs forši. Viņš, ticiet vai ne, bet reāli vienkārši balstās uz teoriju. Visu, ko viņš ir iemācījies par mūziku, tā kā par teoriju, viņš to arī dara. Viņš tur ir, es viņam prasu, jā, es tur gribētu tur kaut ko prasītos tā kā mazliet tādu. Un viņš saka, Jurģi, nē. Tur nav loģika. Tas tā kā ir forši, bet tā nav teorija. Un īstenībā arī mūzikas rakstīšanā ir teorija. Tāpēc, jā, ir divi ceļi, ko var iet. Es arī mācos šobrīd tā kā producēt. Es par to šobrīd domāju. Es mācīšos producēt, tā kā man beigsies sesija laiks savā skolā. Par ko tu mācies tagad? Antropoloģiju. Jā, tas vienkārši priekš manis tāds domāšanas veids, ko es gribu iemācīties. Antropoloģija ir tāda. Tas, jā, principā tā ir zinātne, protams, viennozīmīgi. Bet man tas ir kā tāds domāšanas veids. Man patīk tā arī cilvēkiem skaidrot, ka es iemācos domāt tā kā Šveice. Jā, tātad es stāvu ļoti neitrālā pozā, un es paskatos, ir kaut kāda problēma, pieņemsim, tur pasaulē, vienalga vai Latvijā. Tur, nezinu, tur iedod kaut kādu problēmu, kas ir Latvijā, kas tev pēsi ārā vienkārši. Sastrēgumi. Ok, labi, kaut ko tādu par cilvēkiem vairāk. Nu, nav problēma. Nav problēma. Piemēram, ir kaut kāda problēma. Nezinu, tur tādiem, vieniem cilvēkiem nepatīk tādi cilvēki. Jā. Un tad es, principā, nostājos tādā neitrālā pozīcijā, un es tagad prasu abām pusēm, kāpēc jums nepatīk, un es prasu otrai pusē, kāpēc jūs tā jūtaties, kad tā kā viņiem jūs nepatīk. Un tajā brīdī tu dabū tādu kontekstu. Tu nevis tikai uzklausi vienu vai otru pozu un nostājies vienā, bet tu dzirdi gan, ko saka tie, kurus tā kā apspiež, gan tie, kuri apspiež. Jā. Un bieži vien tu nonāc pie tādiem secinājumiem, ka tas ir saistīts ar vēsturi. Wow, tas ir saistīts ar Padomju Savienību. Ka tajā laikā tur bija sociālisms, tāpēc tā notiek. Vai kaut kas tāds. Tā kā, tas ir kaut kas ļoti interesants. Dažreiz tas ir psiholoģijas jautājums, dažreiz tas ir filozofijas jautājums. Un man liekas, ka tas ir visvienkāršākais, kā to izskaidrot, jo vispār antropoloģija ir ļoti sarežģīta zinātne, bet tā ir tāda filozofija savā veidā. Tad tu domā tālāk, nevēlreiz iet mācīties, bet turpināt mācīties. Tikai par kaut ko citu, ja? Tagad tu pabeigsi. Iespējams, jā. Vai es nepareizi sapratu? Nē, iespējams, ka tā es arī darīšu. Es tajā brīdī, kad es beidzu skolu, es nezināju, ko es gribu studēt. Es vispār biju pārliecināts, ka es nestudēšu. Bet tad es izdomāju, jo es nezināju vienu konkrētu virzienu, kurā es gribu iet. Es esmu daudz ko darījis, tad mazliet biju nepārliecināts par to. Un es domāju, man nav viens tāds virziens, ko es gribu. Tāpēc es vienkārši neiešu uz augstskolu, es vienkārši nestudēšu. Bet tie cilvēki, ar kuriem es ikdienā sadarbojos, un tādi speciālisti, ar kuriem strādāju, es arī pats eju pie terapeita, tad viņi visi man pārliecināja, ka
tev vajadzētu mācīties kaut ko tādu, kas tev ir interesants. Jo bakalaurs, piemēram, augstskolā, ja vienkārši, ja tu mācies bakalaurā, īstenībā viss, ko tu tur iemācies, ir lasīt, rakstīt un saprast. Un tas ir tik vienkārši īstenībā, jo tādos sociālos pieņemsim virzienos. Tu iemācies lasīt, izlasīt tekstu, mazliet viņu izanalizēt, saprast kontekstu. Tad tu iemācies tā kā uzrakstīt tādus ļoti konkrētus, tādus foršus tekstiņus, pieņemsim, kur ir iekšā gan teorija, gan tur kaut kāds nezinu, kāda abstrakta doma. Tu visu tā vienkārši tā sarakstīt. Un tad man tā pārliecināja, ka augstskolā īstenībā pirmie tie 3 gadi ir tādi. Ka tas nav jāsarežģī sev, un kad jāizvēlas kaut kas interesants. Un tad man ieteica to antropoloģiju, un tas likās ļoti interesanti. Vienkārši mācīties par cilvēkiem. Jā, jo es arī domāju, es īsti nezinu. Es zinu, ko es gribu, bet es līdz galam nezinu. Tāpēc es iešu tur, kur uz žurnālistiku kaut ko tādu. Tikai tāpēc, ka man patīk runāt ar cilvēkiem un klausīties, ko citi saka. Jo man neinteresē ne kaut kādas fizikas, bioloģijas vispār. Tās man... Tu sanāk, tev jāiet uz komunikācijas zinātnēm, ja? Jā, kaut kur tur. Bet jo ir tik daudz dažādu novirzienu, ka es nezinu, uz kur. Es gribētu visur, bet man jāstāsta reāls iespējas. Tieši tā ir tik daudz vietas, kur īstenībā var studēt. Pat ja tā kā negribās studēt, es nezinu. Man liekas, ka tu vienreiz to izdari un visu tu par to aizmirsti. Daudziem cilvēkiem tā ir. Es pieņemsim, laikam tas ir ļoti dīvaini tā, jo man likās, ka es pabeigšu skolas, neko vairāk nedarīšu. Tā kā, es nezinu. Kādi tev bija plāni? Pēc vienkārši skolas? Strādāt, jā. Pēc skolas, jā, man bija tāda doma, tur man ir sports, tad es vienkārši iešu sportot un tā. Bet tas palika mazliet tāds ambiciozāks un es vienkārši sapratu, tātad es iešu uz augstskolu, es neņemšu vienu virzienu, kur es gribu strādāt. Es iešu uz antropoloģiju, kas ir ļoti plašs virziens. Ar to var strādāt 100 dažādās nozarēs. Varbūt es vispār tajā jomā nestrādāšu. Es vienkārši mācīšos, jo man tas patīk. Tāpēc, ka tur es tikai iemācīšos lasīt, rakstīt un saprast. Un viss. Un es vēl joprojām cenšos sevi pie tā pieturēt, kaut arī, protams, dažreiz tas ir grūti. Bet jā, es tieši vakar, kad es gāju gulēt, tieši par to domāju, ka jūtas saņemies augstskolā reāli. Tas tiešām tik vienkārši. Tas nav man bijis tik grūti šitā pusotra gada laikā. Ko tu ieteiktu jauniešiem, kuri baidās vai streso par nākotni? Tas vienalga kādā jomā mūzikā, skolā, dzīvē? Gan jau kāds gribētu dzirdēt, kā es viņam saku, kā vajag saņemties. Es teiktu, dažreiz vajag arī atpūsties. Jā. Jo saņemties var tikai un vienīgi tas cilvēks. Bet par to saņemšanos, es nevaru pieņemt. Es zinu, ka man uznāk tādi momenti. Man arī grūti saņemties. Es dažreiz, ka man kaut kas ļoti svarīgs jādara, es pamostos pēc kaut kādas stundas vienkārši skatoties Netflixā seriālu. Jā, man arī tā ir. Un tad es domāju, labi, rīt izdarīšu. Jā, labi, nostīšos tagad vēl vienu sēriju, ko vairs tagad jau 12 naktī. Bet ir tāda viena nianse. Ja ir jāsaņemās, tad ir jāiet viens solītis uz priekšu, nevis 10. Un es vienmēr sportā šitas man ļoti, ļoti strādāja. Man ļoti, ļoti šis patīk. Kad tā kā vienmēr gribās, ir tā kā tu domā, ka tev kaut kas nesanāk, jo tu skaties, kur tu gribi nonākt un saproti, kur tu esi tagad. Bet tā sajūta ir laba, kad tu paskaties uz to, no kurienes tu esi nācis un kur tu esi tagad. Jā, es no tāda nebiju skatījusies. Jā. Tas uzreiz tā pozitīvāk liekas. Tas ir, jo vienmēr jau tie mērķi ir tik milzīgi, tās ambīcijas arī, tā kā mērķi, vai ne, tas vēlmes. Un tas vēlmes ir tik lielas, un tu gribās tik daudz ko izdarīt, un gribās nopelnīt lielu naudu, un gribās tur visu pasaules slavu, bet tad tu padomā, ja man bija kaut kādi 8 gadi, es biju balss pavēlniekā. Tad man bija tur pāris koncertiņi, tur kaut kādi mazi bāriņi, un tagad man ir lielās skatuves, un tur viss pārējais. Un vienkārši vajag mazliet padomāt, ja es, pieņemsim, gribu nonākt te, un es esmu te,
tas ceļš ir baigi lielais, bet es pastos no sākuma. Un wow, es īstenībā esmu tik daudz ko izdarījis. Un tas dažreiz arī, man liekas, ka ir tas nogurums un viss bēsī, tad, kad tu gribās, nevar saņemties, tad, kad tu pārāk daudz uz sevis uzliec to, man ir jābūt tur un es esmu te. Tā kā vienkārši no tās realitātes vajag atkāpties un padomāt drīzāk par to, kur es biju un kur es esmu. Jā. Pozitīvi, ar pozitīvu prātu jāiet uz priekšu vienmēr. Tagad man tāds kontroli jautājums, vai zināji, ka 24. aprīlī skolā notiks absolventu satikšanās, salidojums? Jā, es īstenībā to datumu nezinu, kurš tas bija 24. aprīlis. Jā. Es tieši kaut kad domāju par to, man kaut kādi koncerti nāk. Es braukšu pa skolām un dziedāšu Raimonda Paula dziesmas. Man tāds projektiņš ir viens. Jā. Pie mums arī nāks? Jā, es domāju, ka es īstenībā būšu pie jums Mārfē. Bet tas tieši kaut kā domāju, man tur kaut kāda datuma sāk jau plānoties. Un tad es sapratu, tagad 24. aprīlī ir salidojums. Zini kā, es laikam atnākšu, jo savādāk man būs atkal 5 gadi jāgaida. es atbraukšu, parunāšos, visus samīļošu, visus sabučošu. Jo tas tomēr notiek reizi 5 gados, man liekas, vai ne? Es nezinu. Man šķiet, ka tur diezgan reti tie salidojumi. Man liekas, ka šogad ir vēl jubileja. Tāpēc ir vēl tas lielais salidojums ar visiem. Wow, ok. Tu nezini, kur tas notiks. Jā, man arī tā interesē. Tu kultūras namā nevar viss, man liekas. Tas būs skolā. Būs ekskursijas pa skolu ar gadiem. Wow, tas ir stilīgi. Tāpēc, ja vēlaties satikt Jurģi mūsu skolā vēlreiz, droši nāc uz salidojumu. Šodien mēs teiksim Jurģim lielu paldies, ka viņš atnāca. Novēlēsim veiksmi nākamajos darbos un projektos. Un tad tiekamies nākamajā sērijā. Čau!